Mīļie draugi, pienācis laiks piķēt tomātus. Mēģināšu parādīt jums īsumā no A līdz Z, kā to izdarīt. Tātad atceramies, es iesēju tomātus 21. martā, pavisam mazās tādās glāzītēs, kaut kādi 40 ml droši vien tur ietiekšā, iesēju pa 2-3 sēkliņām, un pēc tam 26. martā tomāti jau bija izdīguši, un tas bija milzīgs prieks. Tagad ir pienācis laiks jau viņus pārstādīt lielākos tilpumos, lai viņi var normāli attīstīties, lai sakrīts veidojas sākot no dīgļu lapām visā šajā te stublājā, klāt vēl papildus saknes. Viņiem nepietiek ar tādu mazu tilpumiņu. Kurā brīdī to darīt? Tajā brīdī, kad jums parādās vai nu pirmās vai pat otrās, kā man šeit jau īstās lapiņas. Jo te tās dīgļu lapiņas jūs redzat, kā nu kuram tomātiņam, citam ir labāk saglabājušās, citam netik labi, bet viņas faktiski vairs jau nav pamatā aktuālas ir šīs te lapiņas, no kurām tomātiņš barojas ar saules gaismu. Tad kā es rīkošos? Pirms es sāku darīt, gribu pastāstīt par trauku izvēli. Esmu darījusi visādi, esmu ņēmusi vienkārši tādus mazliet lielākus podiņus, tad vēlreiz lielākus un piķējusi vairāk kārt, pārstādījusi viņus. Pagājušajā gadā es izlēmu, ka vajag tādus augstus garus podus. Tā tas bija. Lūk, šāds te pods tika paņemts. Bet, jāsaka godīgi, tie tomāti man nosala. Protams, nedēļ tā poda, bet dēļ augstuma. Tomēr poda izvēle ir svarīga. Šis faktiski ir, protams, daudz par lielu. Paskatāmies, ja es arī stādīšu tā līdz dīgļu lapiņām, tad vēl apakšā paliek ļoti daudz vietas, un tā zeme visa faktiski nav aktīva, kamēr saknes to neaizņem. Viņa mirkst, viņa var pelēt, un tomātiņš nejūtas labi. Tādēļ šogad es izlēmu darīt savādāk, tātad ņemt atbilstošu taru. Un tās ir 0,4 glāzes, kuras es nopirku vienkārši iepakojumā, pa 50 glāzēm, milzīgs iepakojums, maksāja kaut kādu aptuveni 5 eiro depo, un plānoju tagad katrā šajā glāzē stādīt pa 2 tomātiņiem kopā, jo arī stādīšu vēlāk siltumnīcā pa 2 vienā bedrītē. Jo izdīguši faktiski ir visi. Gadījumos, kur man ir 3 tomātiņi, kā šeit, es viņus padalīšu 2 un 1. Ja, šie jau tādi augstāki, jo arī pēc būtības tiem ir jābūt augstākiem. Tie ir vērša sirds, ja, tā šķirnīte. Lūk. Kā tad darīt? Tās glāzes, protams, oriģināli ir bez caurumiņiem, tāpēc es ņemu katru to glāzi un veidoju viņiem caurumiņus drenāžē. Kā es to daru? Ņemu šķēres un izgriežu šeit 3 vai 4 šādi to maliņu nogriežu nost. Protams, nevienmēr sanāk ideāli, bet apmēram tā tas notiek tādas iepaļus caurumiņus. Var ļoti labi redzēt, kas te izveidojas tādi nedaudz 3 vai 4, kā sanāk. Ja? Tā kā glāžu ir daudz, ap 50, vienai daļai es to esmu izdarījusi, šeit tikko izdarīju. Tālāk, ko es daru? Ņemu zemi, tā faktiski man ir vienkārši tomātu augsne, biolan, sajaucu šo zemi ar nedaudz vermikulīta, mazliet, protams, izspaidīju ar rokām, lai viņi nav tik kunkuļaina, pildu glāzītē, nedaudz, es nezinu, cik te vajadzēs, apmēram šādi droši vien, ja, līdz pusītē, jo tā zemīte nav salieta, viņi vēl sakritīsies. Tad ņemu tomātiņus un uzmanīgi viņus pārveļu tātad tajā jaunajā zemītē. Kā var redzēt, te saknītes jau ir apņēmušas arī līdz apakšai un metu viņus te tā iekšā. Faktiski viņus var tā līdz pusītē tā slīpi ielikt. Tomātiem saknes nevajag baidīties traumēt, jo viņiem īstenībā pat patīk citreiz, ka viņus mazliet tā kā aprauj tās saknītes. Tā ideja ir iestādīt līdz tām dīgļu lapiņām, tāpēc faktiski šeit varētu pat arī dziļāk stādīt. Es te pārāk nespiedīšu, jo redz, viss jau te jūp un brūk, vienkārši piebēršu klāt tā slīpi, zemi, jā, no visām pusītēm, tā mīlīgi. Cenšoties tātad netraumēt stādiņus, nenolaust tos, un pēc tam vienkārši apliešu. Tātad apliešu, lai tā zemīte tur notraumējas, bišķiņu zemāk, un dīgļu lapiņas it kā nevajadzētu iedziļināt, ja? Vajadzētu stādīt līdz viņām, un tātad jādomā, ka tagad tomātiņiem būs daudz vairāk vietas.
Protams, arī katru glāzīti es marķēju, kāda šķirnīte man tur ir. Šajā gadījumā vienkārši ar baltu marķierīti uzrakstot virsū. Pēc apliešanas novietoju viņus gaišā vietā un skatīšos, kas tur sanāks. Vēl, protams, varētu viņus mazliet pastimulēt šajā brīdī, jo tomēr jebkura pārstādīšana ir stress un pievienot kādu stimulantu augšanai vai antistresa stimulantiņu. Es lietošu regrīneru, bet barot es nebarošu vēl šobrīd, barošu mazliet vēlāk tomātiņus. Tātad, kā es teicu, apleju no augšas es liešu tā droši. Jā. Un vēlāk, tad, kad es viņus novietošu jau īstajā vietā, es arī paplātītē ieliešu ūdeni, lai viņš sasūc no apakšas. Šī gadījumā tas nav tik būtiski. Pašā sākumā, es domāju, lai pamazām tā zemīte sasēžas, ja vajadzēs, es piebēršu vēl klāt. Tad kā marķējam, ņemam glāzi un rakstam vai līmējam virsū tomātu šķirnīti. Lūk, šī gadījumā tā ir vērša sirds, caurumiņi jau ir izgriezti. Ņemu glāzītē bēru augsni. Ja tomātiņi ir garāki, varam bērt tā kā vienā maliņā, tā kā šeit. Un tad ielikt tos stādiņus, viņus dalīt. Parādīšu tāpēc arī šo gadījumu. Manīgi mēģinu dabūt ārā. Tā pamīcot mazliet to visu, jā. Lūk, dalot, tātad nebaidamies, tomātiņš ir pavisam ar vēl mazu sakņu sistēmu. Šajā gadījumā es likšu iekšā 2 tajā glāzītē, tad slīpi ir sabērti. Tur slīpi liek pēc iespējas dziļāk, jo man vajag, lai tā zeme veidas šeit, kur ir tās dīgļu lapiņas. Un tad tā slīpi bēru klāt. Jā, visam mierīgi slīpi saberu. Mazliet viņus piestādu, taisnāk tos tomātiņus un bēru klāt zemīti. Lāpstiņa ir veiksmīgi šī, ar viņu var arī forši tā sastāmpāt to zemīti dziļāk, ja vajag. Ar otru pusīti tā viņa domāta tieši stādīšanai tā firskars lāpstiņa. Sākumā likās tāda naudas tērēšana, bet īstenībā nav nevainas. Ja tās dīgļu lapiņas sanāk tikai iekšā zemē, arī no tā nav ļoti jābaidās. Protams, vēlams, lai viņas tikai nebūtu baigi apraktas. Un pārāk es arī te neko tā tikai nespiežu. Nedaudz tikai, ja, tā pakratu. Drīzāk labāk tā pakratīt, nevis spiest ar to lāpstiņu, lai viņas tā dabīgi tā zemīte sakrītas. Un tomātiņiem ir vietiņa. Viņi paši ieņem to savu vietiņu. Tālāk aplējam. Jā. Nepārspīlējot. Un tas arī visu šo mirkli, kā teicu, pēc tam liešu vēl no apakšas, lai viņi sūc. Bet šobrīd viņiem saknīšu ir maz un nevajag pārāk aizrauties. Tā, ir ieradies palīgs. Nomainīju marķieri, tātad blumko. Jā. Džīnai šitas viss ļoti interesē, kas tur tīrmikšķi un kas tur notiek, un te viss notiek, viņai noteikti jābūt šeit. Tā, pāja Džīni nost, pāja, jā. Tā, tātad ņemam, ieberam zemīti. Tā arī diezgan gara stādiņa, tāpēc es bēršu tā kā vienā malā to zemi, visam nedaudz apakšā, jā, tā mazliet iekārtoju viņam vietiņu jau. Tad es ņemu savus stādiņus. Jā, atbrīvoju mazliet paspiežot no kastītes, redz, sanāk jau ar vienu labāk, atdalu to vienu tomātiņu no tiem pārējiem, lieku iekšā zemītē, slīpu šādi, ja, vēl iekārtoju to nedaudz piespiežot, un tad bēru tālāk to zemīti klāt. Aizberot tālāk, ja. Lūk, tā pamazām arī visi tomātiņi būs pārstādīti. Šitas tas brīdis, kad jūs varat izmantot. Var izmantot karoti, var izmantot lielāku to
lāpstiņu, bet šī ir ērta. Viņa tiešām ir ērta. Ar viņu ērta arī izņemt no poda vēlāk, ja? Atbrīvot ar šo te maliņu, ja vajag no poda maliņas. Un arī ērta ir pielikt klāt, ja viņai ir tāds spits, tas galiņš. Ļoti veikli un tas sanāk. Kāpēc es viņus nelēju šobrīd, tos stādiņus? Tāpēc, ka man nevajag, lai viņi man te būtu pilnīgi dubļos. Es pieliešu vēlāk. Un īstenībā pārliet vienmēr ir lielāks risks nekā ieliet par maz to ūdenī. Tātad iestādījuši esam, aplējam tā gar maliņu. Smuki. Zemīte sasēdīsies, ja būs nepieciešams vēlāk, varēs pielikt vēl klāt. Nu, lūk, vēl viens tomātiņš iestādīts. Nu ko? Un te arī solītais rezultāts. Filmēju jau nākamajā dienā, jo pēc iestādīšanas tomātiņi bija tādi nedaudz nopļakuši, saguruši, bet, kā jūs redzat, šodien jau visi kā zaldātiņi skaisti taisni stāv. Blakus tomātiņiem šeit ir arī pa kādam pipariņam un arī pa kādam baklažāniņam. Kā jau iepriekš teicu, visus sastādīju šajās te 0,4 glāzēs un tālāk vērosim, kas notiks. Tad, kad es stādīju, es aplēju tikai no augšas, atcerieties, bet pēc tam es šajās te paplātēs, kurās man stāv visi augi, no apakšas pielēju ūdeni un var redzēt, ka visa tā zemīte ir pietiekami mitra. Tagad arī no apakšā mēs redzam, ka ir tādi mitruma pūslīši. Tas nozīmē, ka saknītes ir mitrumā, tomātiņiem ir ko padzerties, viņi nav pārlieti, viņi nemirkst visu laiku ūdenī. Un tagad jāsako līdzi, lai viņi neizsausē un arī, lai nav pārāk mitrs. Ziņošu, kā man veiksies tālāk. Un aicinu arī jūs ķerties klāt tomātu piķēšanai, dēstu pārstādīšanai lielākos apjomos un visi kopā gaidīsim brīnišķīgu ražu.